Grupu darbi skolā man vienmēr šķita haotiski. Kāds negrib, kāds kaut kur pazūd, un beigās tāpat viss izdara vietas. Bet darba vidē tas esot citādāk, un tas man liek aizdomāties. Kā izskatās sadarbības, kad runa ir par lieliem darījumiem? Mans vārds ir Aivo Lismanis, un esmu korporatīvo darījumu vadītājs SEB bankā. Iedomāsimies, ka tu esi uzņēmums, un tev es esmu banka. Mēs izveidojam ilgtermiņa sadarbību, un tāpēc mans darbs ir palīdzēt tavam biznesam augt. Mums ikvienam ir draugi, kuriem esam aizdevuši naudu. Vai tas ir tiešā veido aizdodot piecīti, vai esmu samaksājis par picu, un tad pēc tam visi norēķinamies. Un starp šiem draugiem ir tādi, kur ļoti apzinīgi ķeras uzreiz savas saistības izpildīt, un tad ir tādi, kuriem vajag atgādināt vienreiz, divreiz, un varbūt pat tad viņiem aizmirstas. Līdzīgi ir ar uzņēmumiem. Ir tādi, kuriem aizdot ir drošāk. Mūsu gadījumā tie ir lielākie Latvijas, Baltijas, dažreiz Skandināvijas uzņēmumi, kuriem mēs aizdodam un palīdzam augt. Īsa atbilde ir caur praksi. Pirms prakses man ar bankām sakara nebija pilnīgi nekāda, bet mums universitātē ir karjeras dienas, un uz tām ir SEB Corporate Banking komanda atnākusi, un pēc prezentācijas man šķita, ka viņi ir forši cilvēki, un es izdomāju pamēģināt. Pats svarīgākais jaunam cilvēkam ir tavs pirmais vadītājs. Tieši viņš vai viņa nosaka, vai tevi pamanīs, vai tev dos iespējas un ļaus izpausties. Līdz šim man bankā ir bijuši izcili vadītāji, kuri ir riskējuši un devuši man iespējas, un tāpēc SEB banka ir forša vieta, kur būt. Nākamā lieta, man svarīgi, ka darbs ir jāatpilns. Ir svarīgi kaut ko iemācīties, vai sev, vai par to, kā strādā pasaule, un forši ir arī, ja tas, ko daram, palīdz mūsu vidē kļūt labākai, un arī to šeit mēs darām. Domāt ir labi, bet vēl labāk ir darīt. Tieši tava pirmā prakse vai darba vieta dos tev lielu lēcienu un ļaus saprast daudz labāk sevi, ko tu sagaidi no savas darba vietas un no savas dzīves, un arī par to, kā tas viss strādā. Tāpēc, ja ir viena lieta, ko es varu tev iedot līdzi, tad tava nākamā vasara izmanto to, lai pamēģinātu.